Andris Pauls Pāvils, kurš arī ir Pilsoņu kongresa delegāts, 2018. gadā žurnālistam Zintrim Kolātam teica tā: es pat nezinu, labi vai slikti, ka Pilsoņu kongresa ideja neizdevās. Atceros, pie mums brauc konsultēties Džohars Dudājevs, un Čečenijā tas beidzās ar karu. Mums pie varas palika tie paši, kas bija, izmainījās tikai rīcība. Arī tas ir labi. Mēs tomēr šobrīd dzīvojam tādā formācijā, kur var brīvi runāt, un nevienu par runāšanu vai grāmatu lasīšanu cietumā neliek. Līdz ar to tas, kas mums šobrīd ir, nav tātad iznācis Pilsoņu kongresa, tātad programma nav izpildīta, bet mums te tomēr ir labāk nekā bija padomu laikā. Vai tā mums būtu tāda samiernieciska pozīcija šobrīd jāievēro, vai tiešām neko vairs tur nevar darīt? Šobrīd Pilsoņu kongresa uzdevums ir uzturēt spēkā prasību par Latvijas valsts atjaunošanu ar tādu mērķi, lai vēsturiski izdevīgā brīdī, kad radīsies šāda izdevība, tiešām būtu iespējams īstenot Pilsoņu kongresa mērķus. Un tomēr arī Pilsoņu kongresa uzdevums ir atgādināt šai varai, ka latviešu tautas un Latvijas tautas griba 90. gada sākumā atjaunojot Latvijas valsti nav izpildīta. Tātad ir trīs priekšnosacījumi: deokupācija, dekolonizācija un debolševizācija. Un ar šiem uzdevumiem esam tikuši daļēji ar deokupāciju, jo būtībā tika izvesta tikai lielgabarīta tehnika, un šeit palika PSRS armijas virsnieki ar savām ģimenēm. Un arī visticamāk, ka šeit ir arī slepenās glabātuvēs noglabāti ieroči X stundai, ja tādi pienāktu. Un tas ir būtisks valsts drošības jautājums. Un šo iemeslu dēļ Latvija nevar normāli attīstīties.